Uzklausot šī gada ministru prezidenta ziņojumu, es gribu īpaši izcelt vienu būtisku lietu. Politikā ļoti bieži mēs dzirdam solījumus, ieceres, virzienus, taču sabiedrība no mums sagaida ko vairāk. Nevis tikai pareizi nosaukt problēmu, bet soli pa solim to arī atrisināt. Un tieši šoreiz runājot par labklājības jomu, salīdzinot iepriekšējo ziņojumu ar šī gada ziņojumu, ir redzams, ka valdība ir pārgājusi no iecerēm uz konkrētiem rezultātiem. 2025. gads un budžeta sagatavošana 2026. gadam bija īsts izaicinājums sarežģītās ekonomiskās un ģeopolitiskās situācijas dēļ. Nav vienkārši sabalansēt drošību un aizsardzību ar sociālo pabalstu sistēmu, kas ir diezgan dažādi virzieni. Tomēr Evikas Siliņas valdība un Saeima kopā ir panākusi ļoti būtisku atbalsta spilvenu palielināšanu, kā arī spērus nozīmīgu soli pretīm taisnīgākai un ilgtspējīgākai izdienas pensiju sistēmai. Pārskatot izdienas pensionēšanas vecumu un nepieciešamo stāžu, paredzot to palielināšanu par 5 gadiem, kā arī pakāpenisku izdienas pensiju izmaksu saistāšanu ar vecumu pensiju vispārējā kārtībā, sasniedzot vispārējo pensiju vecumu. Varēja būt arī drosmīgāk. No 2026. gada 1. janvāra atkal ir palielināti minimālo ienākumu sliekšņi no 740 uz 780 eiro. Tostarp garantētais minimālais ienākums, kā arī trūcīgumu un maznodrošinātības sliekšņi. 2026. gadā trūcīgās mājsaimniecības ienākumu slieknis noteikts pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā no 377 uz 425 eiro. Savukārt pārējām personām mājsaimniecībā no 264 uz 298. Savukārt mazdrošinātās mājsaimniecības ienākumu sliekšņa apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir palielināts no 604 uz 680, bet pārējām personām no 423 uz 476. No 2025. gada ir mainīts un līdz 1000 eiro mēnesī palielināts arī ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamais minimums pensionāriem. Tā kā līdz 1000 eiro mēnesī pensionāriem neapliek ienākums ar nodokli, tad varam teikt, ka 93% pensiju netiek aplikta ar nodokli, kas arī bija mūsu mērķis, sākot šo Saeimu un arī Evikas Siliņas valdību. No 2025. gada 1. oktobra senioriem pensiju indeksācijas koeficients ir noteikts kā atbalsts atkarībā no darba stāža. Tā, piemēram, ja ir 45 gadu darba stāžs, kas vidēji tā arī ir, kas ir strādājis visu mūžu, un vecuma pensija, kā piemērs, ir 600 eiro, tā indeksācijas rezultātā pie šīs pensijas ir nākuši klāt 47,22 eiro. 26. gada budžets būtiski stiprina atbalstu ģimenēm ar bērniem. Labklājības ministrijas atbildības jomās paredzēts būtisks finansējuma pieaugums. Ģimeņu ar bērniem atbalstam novirzīt papildus 49,7 miljoni eiro, neskatoties uz to, ka prioritāte ir aizsardzība. Ir palielināts bērnu piedzimšanas pabalsts no 421 uz 600 eiro, kas ir 42,5% palielinājums. Būtiski palielināts bērnu kopšanas pabalsts no 171 uz 298 eiro mēnesī līdz bērnu pusotra gada vecumam, kas ir pieaugums apmēram par 43%. Tā ir atbilde tiem, kuri saka, ka demogrāfijai, ģimenēm ar bērniem nekāda atbalsta jau šī valdība nav devusi. Ir paplašināts ģimenes valsts pabalsts saņēmēju loks un saglabāts vecāku pabalsts 75% apmērā visiem strādājošiem vecākiem un lūkojamies virzienā par 100%. Vienlaikus 24,2 miljonu eiro paredzēt lielākam atbalstam bērniem ārpus ģimenes aprūpē un adopcijai. Savukārt vēl 9,2 miljonu eiro tiks novirzīts sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, sociālajai rehabilitācijai vardarbībā cietušajiem un vardarbību veikušajiem, ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem, kā arī hospisam. Opozīcijas un koalīcijas deputātu diskusijas no seniem laikiem
Ir kā strīds par to, vai glāze ir pustukša vai Kundze, pusē laiks. pilna. Paldies, es pabeigšu tikai teikumu. Ja jūs pajautātu jaunajai māmiņai, vai 300 eiro izmaksa bērnam piedzimstot, vai turpmāk katru mēnesi klāt 127 eiro ir nozīmīgi, tad pārliecinoši lielākā Dzirdzens daļa atbildētu laiks. jā. Paldies!